Ja tu šo skaties vai klausies, tad investīcijas tev nav mazsvarīgas. Lai uzzinātu par aktuālajām investīciju iespējām, publiskajiem obligāciju piedāvājumiem, kur pēdējā laikā labas procentu likmes tiek piedāvāts, par IPO un nevis tikai ziņu formātā, bet analīzes, viedokļi un skatījumu no citiem investoriem, tad īstā vieta ir investoruklubs.lv. Ienāc un pievienojies. Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcnieks, esmu Investoru kluba galvenais redaktors. Šajā podkāstā runājam tikai un vienīgi par investīcijām. Runājam ar biržās kotētu uzņēmumu vadītājiem, investoriem un ekspertiem, kuriem ir ko teikt par investīcijām. Kā vienmēr jāpasaka arī atruna, ka šajā podkāstā runātais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija, padoms, ieteikums. Jūs paši ziniet, katram ir pašam jāuzņemās atbildība par saviem lēmumiem. Un var arī sanākt tā, ka klātesošajiem ir pozīcijas tajās kompānijās, kas tiek pieminētas. Šodien pie manis viesos uz podkāstu ir Gunta Šulte, Madara Kosmetikas vadītājs. Sveiki, Gunta! Sveiks, Kaspar! Prieks tev redzēt šeit. Un šodien mūsu centrālais temats, par ko mēs runāsim, ir Madara Kosmetikas. Un pirms mēs ķeramies klāt pašai Madara Kosmetikas, pastāstīja par mazu iepazīstini ar sevi, pastāstīja, ko tu darīji līdz Madarai un kā tu nonāci Madarā. Jā, paldies, ka uzaicināji. Tā kā es par prieku padalīšos par Madaras stāstu. Tas mans stāsts līdz Madarai ir, principā viņš sākās mārketingā. Es pabeidzu Rīgas ekonomikas augstskolu un tad es jauši nejauši, un kas principā ir tad visa mana karjeras raksturojums jauši nejauši nonācu aģentūrās, kuras arī pavadīju labus 4 gadus, gan mediju, gan radošajās aģentūrās, strādāju pie klientu stratēģijām. Un tad aizbraucot mācīties maģistra biznesa vadību uz Milānu, tad man bija tās ļoti interesants projekts Diesel, kas ir viens no tādiem itāļu zināmākajiem džinsu apģērba ražotājiem. Tad es šajā projekta ietvaros apbraukāju visu Krieviju, sākot no Sanktpēterburgas līdz Novosibirsk, pērtot Diesel uzņēmumu distribūcijas stratēģiju. Un tas bija tas moments, kurā es sapratu, ka es gribu nokļūt uzņēmumu iekšpusē, nevis būt ārpusēja konsultants. Un tad atkal jauši nejauši. Es mērķiecīgi šo gāju, bet sagadījās, kas nonāca Danone, kas ir pārtiks ražotājs. Un tā bija profesionālā ziņā vislielākā tāda mana izaugsme. Madara ir bijusi noteikti interesantākā. Danone ir bijis tāda attīstošākā pieredze, kuras pavadīju 12 gadus. Un es sāku mārketingā, bet tad ļoti strauji kļuvu arī par mārketinga vadītāju. Un pēdējie 7-8 gadi tad jau bija vairāk vadošās pozīcijās vadot uzņēmumu. Sāku ar pārtikas divīziju, Danonam ir viņas vairākas. Un tad to savu karjeras Danonā noslēdzu jau vadot arī gan pārtikas, gan medicīnisko pārtiku, zīdaiņu specializēto pārtiku, tur mūs apvienoja, un tas arī bija ļoti interesants posms un pieredze. Danons iegādājās lielāko plant-based ražotāju, kas ir Alpro, tad to mēs integrējām biznesā. Un tad es biju Skandināvijas, sākotnēji Polijas Baltijas vadības komandā, tur es pusi savu laiku pavadīju Polijā, un tad noslēdzot karjeru es biju Danonā Skandināvijas Baltijas vadības komandā. Un tad jauši nejauši, pēc 12 gadiem es arī sāku domāt, ko es gribu tālāk darīt. Es saņēmu zvanu no Madaras, un tā sākās mans Madaras stāsts pirms 2,5 gadiem, un es pievienojos 23. gada maijā. Jā, labi. Pastāst, kā atšķirās Madara no šodien pret 2,5 gadiem atpakaļ. Kā izskatās, viena lieta droši vien bija kaut kāds ekspektācijas un skats no ārpuses, kad saņēma uzaicinājumu un iekšienē, un kas varbūt ir mainījies šajā laikā? Jāsaka, ja pavisam godīgi, man liekas, tā izējas pozīcija man ir bijusi super privileģēta Madarā. Jo es ienācu uzņēmumā, kurš bija ļoti labi sakārtots, strukturēts ar spēcīgu zīmolu, foršiem produktiem. Līdz ar to tā nebija pozīcija, kuras ienāk un saka, tagad Gunta salabo šito. Tas nebija tas stāsts. Līdz ar to, droši vien, kas ir bijis organiski jau Madarā arī iepriekš, ir šī tāda regulāra stratēģijas pārskatīšana, un tas gluži sakrit arī tādu manu ienākšanas posmu, mēs pārskatījām, kas ir šie nākamie izaugsmes virzieni uzņēmumam. Jo bija viennozīmīgs kā tāds augsts pīķis Covid laikā, ka bija ārkārtīgi strauja izaugsme, un tad mainījās vide, un tad mainījās realitāte. Un man liekas, tāda veiksmīga uzņēmuma pamat jautājums ir, ko mēs darām citādāk. Un tad tie pēdējie gadi ir, kas es esmu uzņēmumā, tad mums ir bijuši tāds vairāks vertikāls, kur mēs esam strādājuši, ko mēs darām citādāk vai savādāk.
Viens ir bijis vēl vairāk centrēties un fokusēties ap e-komerciju. Principā, ja mēs salīdzinām šobrīd, kā mēs runājam, domājam par e-komerciju, jaunlietotāju piesaisti, tas ir vēl vairāk datos bāzētāk. Esam piesaistījuši diezgan daudz jaunas arī kompetences iekšē, uz tiem pašiem marketplaces strādājot. Otrs tāds liela vertikāla ir bijusi šī te fiziskā pārdošana, kas Maderai vienmēr ir bijusi centrāla, un es caur to Madara sākotnēji auga, e-komercija pievienojās vēlākos gados. Un šeit ir bijis tāds milzīgs pārfokusēšanās darbs, un tas nenotiek ne mēnesī, ne 2 mēnešos, bet tur mēs pēdējos 2 gadus esam ļoti mērķtiecīgi strādājuši, lai mēs iet projām no šīs maziem tādiem fragmentētiem klientiņiem, kas ir mazās tur piperbodītes, varbūt, ar ko Madara sākotnēji auga, un sākotnēji tā bija pareizā stratēģija. Bet tagad, raugoties, kur virzās industrija, kas ir tie kanāli, kas krīt un aug, tad tā pārfokusēšanās ir bijusi ar kompetencijām, ar komandu sastāviem, ar automatizācijām. Lai mēs spētu strādāt ar lielām ķēdēm, tas ir otrs. Trešais, manuprāt, ļoti būtisks ir, lai strādātu ar lielajām ķēdēm un klientiem, ir jābūt ārkārtīgi skaidrai produktu inovāciju vīzijai. Un ja līdz šim tas Madarā, man liekas, ir noticis ļoti veiksmīgi organiski, tad mēs esam šos procesus ārkārtīgi skaidri sastrukturizējuši. Mums ir ļoti skaidrs, kas ir tie nākamie izaugsmes pilāri, kur mēs strādājam uz inovācijām, kas bieži papars SPF kategorijā turpat vairākus gadus, lai tiktu pie laba produkta. Procesu sakārtot, lai mēs laicīgi mazumtirgotājiem varam iedot, pēc 18 mēnešiem būs šī inovācija. Jā, sapratu. Lūk, un pēdējais, es nezinu, cik jau tas punkts nosaucu, bet man liekas, pat varētu būt visbūtiskākais, pie kā mēs esam strādājuši pēdējos 2 gados, ir celt un principā ieviest tādu vidējā līmeņa vadītāju kompetenci. Lai uzņēmums nav atkarīgs no individiem, no vēsturiskām zināšanām, no superstāriem, jeb superzvaigznēm, bet lai ir jaudīgs vidējā līmeņa vadītājs, kurš realitātē tad ievieš lietas. Jo tur tāds angliski termins ir relentless execution, un es komandām saku, labāk izdarīts nekā perfekti. Bet, tā kā es pievienojos uz sapulcēm, iedodu impulsu, bet pēc tam kādam tas ir jāievieš. Un tad šeit ir ļoti būtiski, ko mēs esam cēluši, ir tieši šī vidējā līmeņa vadītāja kompetence. Gan esot cilvēks no ārpus iekšā, gan kaut kādās pozīcijās arī mainot, kas vienmēr ir sāpīgi iekšēji uzņēmumam lēmumu, bet saprotot, ka šīs kompetences vairs nedara. Tas bija gan pārdošanā, gan arī mārketingā, gan operācijās, sagādas ķēdē. Jā, tā kā. Vai es arī pieņemu pareizi, ka ir kļūst arī daudz komplicētāks. Nevis tā ar to domājot kaut ko ļoti komplicētāks, vienkārši domāju par to produktu skaitu. Viņš arī noteikti ir audzis skaita ziņā kaut vai droši vien ļoti daudz, vai ne? Virzieni, kāda līnijas ir. Es vienkārši tagad tikko tā iedomājos, atcerējos, ka tad, kad Madara startēja biržā, tad tajā brīdī nonāca Madara manā redzeslokā. Jā, es iepriekš īpaši nebiju par to, bet, protams, tajā brīdī tur toreiz piedalījos, un tad es tur sāku pirkt dāvanām un tur tam līdzīgi un produktus. Jā. un tad es atceros, ka tajā laikā, principā, es gandrīz zināju visus produktus, kas bija. Viņi nebija tik daudz laika, man liekas, tajā laikā. 17. 18. gadā. Tad šobrīd es ieiet mājaslapā internetu veikalā, tas klāsts ir pavisam ar kārtu lielāks un droši vien ir arī daudz izaicināšanāk to visu vadīt. Madara kopumā, ja skatos, ir diezgan tāds sarežģīts uzņēmums. Viņš nav vienkārši, sāksim ar to, ka mēs esam ražojoši uzņēmums. Tas mūsu pamat bizness ir ražot produktu, izstrādāt produktu. Līdz ar to mums ir tātad šī ražošana, produktu izstrādes kompetence iekšā. Visus produktus 99% mēs izstrādājam un ražojam iekšēji. Ja tālāk mēs skatāmies vēsturiski, Madara ir iegājis ļoti daudzos tirgos, vai caur e-komerciju, vai tieši caur mazumtirdzniecību, bet tie ir 45 plus tirgi. Tātad arī šeit mēs nerunājam par monotirgu, monoproduktu. Pēc tam nākamais ir produktu portfels. Tātad viņš ir diezgan plašs un noklājošs kategorija. Bet kāda ir kategorija? Kategorija ir ārkārtīgi sadrumstalota. Un respektīvi šeit, ja mēs runājam jau par tādu savu pēdas nospiedumu vai footprint angliski, ja, tad kā mēs spējam augt, kategorija kopumā ir inovācijās bāzēta. Un bieži šie uzņēmumi, kur mēs redzam, viņi ir auguši no vienīga produkta. Tad pastīsies pēc 2 gadiem, viņiem portfelī jau būs 10 produkti, 15 produkti, jo, ja tev nav inovācijas un tu konstanti neinvestē produktu attīstībā, principā tu vari pēc 2 gadiem pateikt tā. Jā. Un mēs šeit arī redzam visu šie tur, nezinu, piemēri, kas tur būtu Armani, Luminous Silk, es zinu, ka tev šie varbūt neizteiks neko nosaukumi, vai Estée Lauder Longwear, vai tur Pixie Glow Tonic. Viņi sāk ar vienu tādu tiešām superstāru, bet tie superstāri apauga ar daudz dažādiem produktiem apkārt, jo tas ir tas, kā industrija strādā. Viņi ir impulsu bāzēti. Madaras kontekstā
tas SKU, jeb stock keeping unit skaits, es teiktu, pēdējos gados viņš ir bijis diezgan stabils. To sakot, 17. gadā Madara, kad kotējās biržā, manuprāt, nebija make-ups. Make-ups ir dekoratīvā kosmētika. Jā. Dekoratīvā kosmētika ir ārkārtīgi sarežģīts segments, kurā ieiet, jo tur ir krāsas, ādas toņi, iekļaujoša attieksme, filozofija kosmētikā. Tu vairs pat nespēji ieiet ar tonālo krēmu, kuram nav vismaz 16 dažādi toņi. Tev vienkārši neņems par nopietnu. Līdz ar to, jā, tas lauks ir ārkārtīgi sarežģīts, un viņš nav no nulles bāzes punkta. To, ko es gribu pateikt, ka mēs nesākam no nulles bāzes punktā vienā valstī ar vienu produktu, un mums viss ir super. Mēs sākam no tīras lapas. Mums ir diezgan šis legacy, jeb mantojums, ar ko mēs strādājam, kas ir, teiksim, 45 dažādos tirgos strādājot ar aptuveni 200 produktiem. Kaut kas aiziet labi, un kaut kas citreiz neaiziet labi. Jā, jā, es runāju arī jautāju par to, kas ir mainījies tur pēdējos dažos gados, un jā, šīs tās sarunas galvenais mērķis ir iepazīties vairāk atkal ar uzņēmumu, kas notiekās šobrīd. Varbūt tādam, kā man, kurš tur bija savulaik, gan uz IPO, gan vēlāk bija skatījies, bija viens priekšstats par uzņēmumu, uzņēmums arī mainās, jauni produkti, jauni virzieni, jauni tirgi. Un tad šīs sarunas mērķis ir iepazīt, kas ir mainījies, kā tagad izskatās, kur uz priekšu virzās. Un tad šajā kontekstā es gribēju pajautāt, cik ļoti ir iesaistīti arī iepriekšējie vadītāji un dibinātāji. Un man tāds spēcīgs signāls manā skatījumā bija, ka es skatos katru šo gada pārskatu. Un tad iepriekš gada pārskatos bija Uldusēja, vai šajos pusgada ziņojumos. Un tad man liekas, nāca jau paziņojums, un tie jau pievienojās komandai, bet tad vēl kāds bija, man liekas, vēl kāds bija ar Uldu, un tad, kad jau nomainījās, un tev parasti saprot, tagad ir notikušas pārmaiņas, ja? Arī tajā ikdienas vadībā. Varbūt vari pastāstīt, jā, cik ļoti ir iesaistīti arī iepriekšējie, un cik no viņiem ir atkarīgs. Minēja to, ka tas vidējais menedžments tiek arī audzēts, lai nebūtu atkarība tikai no superstāriem. Jā, varbūt tad ieskatām, kāds ir šis pārvaldības modelis. Šobrīd Uldis un Lotte, kas ir divi līdzdibinātāji un arī viena no lielākajiem akcionāriem, ir arī uzņēmuma valdē. Līdz par to valde ir sastāv no 4 locekļiem. Es, Tatjana Nagla, kas ir finanšu direktora, kas ar mani pārstāv arī šos gan webinārus, gan finanšu reports, Uldis un Lotte. Līdz ar to mēs esam arī atrunājuši, kā mēs strādājam kopā. Un šis bija man viens tāds liels sarunu punkts vai bloks, kad es pievienojos Madarai, kā mēs strādāsim kopā, esot šādā valdes sastāvā. Es varu teikt, tagad atpakaļ skatoties, ir bijis ļoti veiksmīgs šis sadarbības modelis, kā mēs strādājam, tāda operacionālā ikdienas vadība ir pilnībā uz mani. Un Tatjana viennozīmīgi ir arī vadības komanda. Mums ir tāda operacionālā vadības komanda, ar ko es strādāju ikdienā, kas ir, teiksim, tā mana tiešā komanda. Un tāda valdes līmenī Uldis vairāk piesaistās tādiem strateģiski attīstības jautājumiem, teiksim, tas pats tur, teiksim, Mosas pārdošana, teiksim, kā mēs šim pieejam. Selfline gadījumā gan tas bija ļoti nodalīti, jo mēs ļoti respektējām, ka šī ir iesaistītā puse, tad mums bija ļoti nodalīts atbildības. Tāpat potenciāli jauni biznesa virzieni, šis te Brandlab Cosmetics, kas tika dibināts, tad šeit mēs, teiksim, lemjam kopā ar Uldu par šiem strateģiskiem biznesa attīstības virzieniem. Potenciāli pilnīgi jaunu produktu segmentu apgūšana, mēs valdes līmenī izrunājam, teiksim, jāgpilni, nav jāgpilni. Lottes pienesums ir tāds divkāršs, un viņš arī ir tāds pastarpināts, bet, manuprāt, ārkārtīgi būtisks. Lotte pirmkārt ir uzņēmuma seja, un viņi ir neatņemama zīmola sastāvdaļa. Un šo mēs redzam, tā lojalitāte un emocionālā piesaiste zīmolam lielā mērā ir pateicoties šim te dibinātāju stāstam, kuru iznes Lotte. Kāpēc šis uzņēmums ir 20 gadus un būs vēl 20 gadus. Un otrs būtisks Lottes pienesums ir, viņa ir produktu fanāts. Tā kā ja mēs runājam, kāpēc man liekas Madara ir tik veiksmīga, jo Lotte deg un stāv par produktu inovācijām. Un tad šeit, es burtiski arī šorīt nācu no vienas strateģiskās produktu sapulces, kur Lotte vairāk piedalās tiešām uz jaunu produktu konceptu izstrādi, formulu izstrādi, tā kā tās lomas mums ir diezgan nodalīts. Ok, ļoti labi. Prieks dzirdēt. Un, varbūt vēl var arī ieskatīt tieši par šiem pēdējiem gadiem. Es arī tieši šai sarunai gatavoties, skatos arī atpakaļ tur finanšu rādītājus un vienkārši to redzu akcijas cenu. Ja? Tad akcijas cena man tā sajiet pavisam vienkārši. Es uzlieku vienā, es zinu, tagad varbūt tehniski, ja kāds nav kas no investoru klubu lasītājiem vai maniem sekotājiem skatās šotos, ka šeit ir gunta, varbūt liekas, es eju kaut kādās galīgās detaļās, bet tas ir tā kā es domāju un strādāju. Es uzlieku cenas grafiku, es redzu Madaras akcijas cenu, kur ļoti smuki kāpa, tur auga peļņas
maržas, ienākumi auga. Un tad atnāca kaut kāds, manuprāt, 22. gada vidus, un tur bija sākās izaicinājumi ar peļņas maržām, ar apgrozījums vairs neauga tik ļoti, cik bija uzstādīts. Varbūt kas ir bijuši toreiz tie iemesli, un kas ir tajos pēdējos 3 gados bijuši tie galvenie izaicinājumi, kāpēc varbūt salīdzinoši iepriekš izdevās straujāk augt, ar lielākām maržām strādāt, un savukārt pēdējos 2 vai 3 gados tas ir bijis citā līmenī. Ir tāds, es nezinu, kurš to ir teicis, bet ir tāds foršs teiciens, es nezinu, es viņu precīzi nocitēšu, bet tirgi īstermiņā reaģē uz popularitāti, vai tas ir tāds popularitātes balsojums, un ilgtermiņā tirgi balso par to, kas ir svarīgs, vai kas ir fundamentāli svarīgs. Un, ja skatos atkal, Madera ir uzņēmums ar 20 gadu, atvainojuši, nākamgad paliek 20 gadu Maderai vēsturi, un, manuprāt, ir ļoti normāli, ka uzņēmumi iet cauri cikliem. Un, ja mēs tā kā iezūmojam tikai uz vienu ļoti īsu periodu 20 gadu vēsturē, tad mēs varam izdarīt vienus secinājumus, un šis ir tas popularity vote, popularitātes balsojums, un tad jautājums ilgtermiņā, kas fundamentāli notiek uzņēmumā. Un tas ir tas, kā es skatos vadītāji, man ir svarīgi, lai šis uzņēmums ir vērtība pienesošs ilgtermiņā, lai mēs darām fundamentāli pareizās lietas. 22. gads bija cita realitāte. Nu, tā kā izejot cauri šī Covid straujai izaugsmes posmam, protams, tika izdarīt pieņēmumi, ka tā izaugsme turpināsies, bet pēc tam iestājas pilnīgi cita realitāte, un mēs redzējām to ļoti daudzos uzņēmumos kosmētikas nozarē, kas bija jau pastāvējuši, kuriem bija šī omnikanāla stratēģija, gan fiziskais, gan tiešais e-komercija visur gāzās, un to mēs redzējām visos consumer tādās precēs, ka fiziskais retails pēc 2 vai pat 3 gadu tāda žņauga atnāca vaļā, un tur notika tādas seismiskas izaugsmes. Tajā pat laikā šajā e-komercijas periodā radās ārkārtīgi daudz šie sēņu zīmoli, kas radās tā industrija, kļuva vēl fragmentētāka. Es kaut kad runāju ar mākslīgo intelektu, ir aptuveni, tās aplēses ir dažādas 40 līdz 60 tūkstoši dažādu zīmolu. Radās jauni, jā? Ar ko mēs operējam ikdienā. Tā konkurence ir ārkārtīgi milzīga. Bet, domāju, tas, kas ir būtiski šeit paņemt, ja skatos tādā fundamentālā šķērsgriezumā un novelk tādu taisno lineāro līkni, uzņēmums ir turpinājis augt no šīs super augstās bāzes, un mēs to darām virs industrijas vidējā, kas man ir būtiski, bet kas man vēl ir būtiskāk, lai mēs šobrīd saprotam, kas ir tie nākotnes izaugsmes virzieni, lai mēs uz tiem pareiziem fundamentiem strādājam. Un tur es esmu 100% pārliecināta, ka mēs darām pareizās lietas uz pareiziem pilāriem, pārfokusējoties uz, es arī investoru webinārā stāstīju, bet viņi atkārtosies, labs treniņš, uz tādu e-komercijā centrētu izaugsmu, kas nenozīmē tiešais tikai e-koms, tas nozīmē, kur vēl tā auditorija ir aizgājusi pēc šīs seismiskās nobīdes pēc Covid. Viņi ir aizgājusi uz TikTok, viņi ir aizgājusi vēl vairāk uz marketplaciem, uz trešo pušu kanāliem, uz ko mēs strādājam būtiski. Kas ir notikuši šīs seismiskās izaugsmes fiziskajā mazumtirdzniecībā, paskatīties, un arī tur ir notikusi diezgan liels komandas pārlāgošanās darbs. Ja tu man prasi, vai pēc 10 gadiem, es satraukšos kādu, mums tur bija peļņas marža 7 vai 9 vai 11 vai 13, tas ir tāds īstermiņš baigais, un es vairāk skatos to ilgtermiņā, un ka tā izaugsme ir, rentabilitāte, jā, mums šobrīd uzdevums ir viņu audzēt, un to mēs arī darām, un uz to mēs arī strādājam, to es tur neslēpju, bet man liekas, tas ir normāls cikls, ka uzēt uzņēmums cauri, pārfokusējoties uz kaut ko jaunu. Jā. Tas tā ir. Jā, es vairāk domāju tieši par tiem, varbūt, ja var kaut kādas ieskatīt, kas bija tie būtiskākie, jā, bija šīs lielās izmaiņas, varbūt vēl kādi faktori, kas ietekmē šīs te maržas. Un, es jau, visi tie mani jautājumi ir bāzēti no tā, investoru skatu punktu, jā, kur viena lieta ir, jā, tad pavisam īstermiņā, es domāju, tur traderi mūs neskatās, mēs par to nerunājam, ja? Bet vienkārši runājot par to, ka uzņēmumu var novērtēt pēc nākotnes naudas plūsmām, un ja saskatos tur, piemēram, 22. gadu, tad tur bija paredzēts tāds apgrozījums un tāda peļņa, pēc tam ir tā realitāte mazāk, attiecīgi arī akcijas cena, ja? Bet nē, man šodien jautājums nav tas par akcijas cenu, ar tevi runāt, to tomēr novērtē. Es saprotu par tiem investīciju virzieniem. Jā, to novērtē tas investors, jā, vai investori ar saviem darījumiem, pirkšanas, pārdošanas, bet vairāk jā, par to pašu uzņēmumu, jā, kā saprast no tā
no mazā investora skatu punkta, kas vēl varbūt ir tās lietas bijušas, kas ir tos pēdējos gados vēl kaut kādas tos papildus spiedienus radījušas, un kas tā kā būs tās galvenās izmaiņas vai tie nākamie virzieni, lai gūtu to pārliecību, to, ka tur viss iet uz visu pareizo pusi. Es noteikti, ka viss ir labi un iet uz pareizo pusi. Tas ir tas galvenais tāds virsjautājums šai sarunai. Ja skatos no, varbūt, kas ietekmē tāda īstermiņā maržas, tad viennozīmīgi tas bija tāds investīcijas komandā, un to mēs arī runājam, tas bija gan pārdošanas, gan marketinga komandā, un šeit mēs diezgan tā būtiski pārskatījām, kādas talantus mēs nesam iekšā. Tas pats, es minēju, tur marketplace, ļoti specifisks profils, tāpat pārdošanas komanda, principā mums, ja mēs pastamies 2 gadu laikā, viņi ir, tā kā ļoti citādāka, kā viņi bija. Tas uzņēmums arī vajag kompetenci, kas spēj strādāt ar reģionāliem tīkliem, spēj ar viņiem negocēt. Tas pats jaunu tirgu atvēršana, tā kā tas nenotiek tur vienā kvartāla ietvaros, tas ir tur pat iespējams citreiz tur 18 mēnešu jautājums, kad mēs atveram jaunu, teiksim, caur mazumtirdzniecību jaunu tirgu, bet šeit mums vajag ļoti spēcīgs profils, kas to spēj izdarīt. Tas ir viens liels segments cilvēki, viennozīmīgi otrs liels segments ir bijis mārketings. Un mārketings vairāk domāja nevis zīmola aktivitātes, bet tieši jaunu lietotāju piesaista e-komercijā, kas ir lielāko tieši caur metu. Un tur šeit mums ir bijuši tāda sabalansēta šī tirgu stratēģija, ir kaut kur tirgi, kas ir tādi veselīgāk rentabilitātes, caur rentabilitātes skatu punktu, ir kaut kāds tirgi, kur mēs ejam daudz agresīvāk iekšā. Es arī investoru webinārā dalījos, teiksim, tur tāpat ASV, tur viņi nevar mērogot vai uzskēlot ar budžetu 100 eiro dienā. Nevar, noteikti. Lūk, tā kā šis ir bijis ļoti liels vēl viens segments, kur varbūt tas ir ietekmējis peļņas maržas. Bet, tā kā es atkal, ja skatos, vai šodienas rādītāji, tā kā ir tādi dod ieskatu, kas iedot nākotnē, un drīzāk tie jautājums, kur tā nauda ir bijis investēta, un tad, tas ir ietekmējis to īstermiņa rentabilitāti. Jā, es domāju, tas lielais jautājums no tā investoru skatu punkta ir, tā kā es vairāk domāju, ka būs tā kā bija agrāk, vai tā kā šis ir jaunais normāli, ja? Un skaidrs, ka šis nav jaunais normāli un gribās un mērķi un tiek viss darīts, lai būtu virzienā, kā bija agrāk. Jā, ja mēs runājam tur konkrēti par rentabilitāti, ja par EBIT runā viennozīmīgi, tā kā tas tāds ilgtermiņa mērķis ir būt konkurētspējīgiem industrijā. Un, ja skatos, kas ir industrijas vidējās maržas, viņas noteikti ir tur augsti 11. Jā. Un tas arī ir uz mērķis, ko mēs ejam tā kā ilgtermiņā. Jā. Pat vidustermiņā. Jā. Vēl es gribēju pajautāt, es īstenībā man norādīju uz to atbildi. Es tur savā rakstā, ko es biju rakstījis, arī tā kā savu to skatījumu, un es biju izteicis minējumu par regulārajām akcijām, un tad man Kristofs Petersons norādīja uz savu video, kur viņš bija tevi runājis, un viņš, man liekas, arī bija tieši jautājis par akcijām, un es tāpat pajautāšu arī šeit, kā ir. Tas ar starp citu mums, man liekas, kaut kur komentāros bija arī par to, ka šīs regulārās akcijas, un varbūt ar tām varētu maržas mainīt, vai ne? Bet pastāst varbūt vēlreiz, es zinu, tos atkārtoties, bet pastāst vēlreiz mūsu auditorijai. Es pat vairs neatceros, ko es Kristofam teicu, bet labi. Kā es uz to skatos, akcija ir rīks. Akcija vai cena, principā, kas ir akcija, tā ir cenu izmaiņa pāršrauzlēji. Un tad tas ir rīks, ar ko mēs strādājam. Un tad, es nezinu, tā varbūt stulbs salīdzinājums vai ziemas riepas ir slikts vai labs. Atkarīgs no apstākļiem, kur viņas izmanto, bet ar akcijām ir līdzīgi. Un tad, kad strādāju Danonā, mums bija tāda pat vesela disciplīna un komanda, kas saucās angliski Profit Revenue Growth Management, ja principā peļņas tāda izaugsmes vadība, kur principā cena un cenas komponenti ir kritiskā šajā aspektā, kā mēs spēlējamies ar cenu, tostarp par produktu miksu, tostarp par kanālu miksu, lai mēs nonākam pie veselīga rādītāja. Tā kā tas ir pirmais. Ja es skatos kopumā uz industriju, industrija pat pēc sevis ir vēl viens tāds burvīgs termins, kas saucās promo share, respektīvi, cik no vienībām mēs pārdodam par akcijas cenu. Es pēc tam pastāstīšu, kāda man ir Danone pieredze, bet mani novērojumi šobrīd, kas ir par kosmētikas industriju, jo viņi ir impulsa bāzēta industrija, tas ir emocionāls pirkums, tas nav, neviens no mūsu produktiem nav pirmās nepieciešamības prece vai mūsu konkurentu produktiem. Tas viss ir tā kā uzbūvēts emocionāli, ka tev šo produktu vajag. Līdz ar to tur ir ļoti liela daļa šī neracionālā komponenta. Kāpēc man viņu vajag, vai viņš tiešām dos to efektu? Un tur cena ir milzīga ietekme. Un, tas mans novērojums šajā industrijā ir, ka es šobrīd spekulēšu, man nav konkrētu dati, bet es domāju, tas varētu būt diezgan tāds labs pieņēmums,
ka no visas industrijas pārdotajām vienībām aptuveni, es teiktu, savis 60-70% aiziet par akcijas cenu. Pēc tam es paskaidrošu, ka akcijas cena var nozīmēt daudz ko dažādu, daudz dažādas lietas. Līdz ar to, tādi ir šie spēles noteikumi. Tas nākamais, ko es skatos Madaras kontekstā, vai šīs akcijas kā rīks ir laba vai slikta lieta. Mēs redzam, ka mums akciju laikā, ja mēs runājam par Madaras izaugsmes nākotnes mērķi, ir šī jauno lietotāju piesaiste e-komercijā. Tas ir tāda mantra, ko es komandēju visu laiku dzenu cauri. Mums akciju laikā atnāk 10-kārtīgi vairāk, 10 reižu pat vairāk jaunu lietotāju, pirmreizēji lietotāji, nekā tas ir tādā bezakciju periodā. Ko tas nozīmē, ka šī cena ir bijis impulss jaunam cilvēkam pamēģināt zīmolu. Un nekādu citu, bet Madara tieši tas, ko mēs zinām pēc Madaras cipariem, ka 1/3 no viņiem atgriezīsies uz nākamo pirkumu pār pilnu cenu. Tas nozīmē, ka, atkal, ja skatos no tāda rīka viedokļa, ir jākpilni. Tad droši vien no tāda investoru skatu punkta skatītos, ko šīs akcijas nodara bruto maržai. Un šeit, ja es skatos uz tādu Madaras kontekstā, mēs esam ražojoši uzņēmums, to nedrīkst ignorēt, līdz ar to mums skaidrs, ka tās bruto maržas būs nedaudz zemākas nekā tās ir, teiksim, tādiem uzņēmējiem, kas izmanto kontraktu ražošanu ārpakalpojumā, bet viņas ir ļoti veselīgas. Līdz ar to šis ir jēgpilns risks. Un pēdējais, es par šo tēmu pabeidzot, jo es zinu, ka šis ir ļoti sensitīvs temats. Šis te akciju modelis un formāts, viņš nav vienāds visos tirgos un visiem produktiem un visiem patērētājiem. Ko es ar to domāju? Teiksim, Latvijā varbūt vairāk redz šīs te tādas atvērtā tipa kampaņas, ja respektīvi ir 30% atlaidi. Bet tie modeļi vēl daudz un dažādi, ko izmanto, teiksim, citi zīmoli, tu nevar nopirkt produktu, neizejot cauri 5 dažādiem oferiem pie checkouta, tur, nezinu, subscriptions vai bundle deals vai tur suggest a friend. Tad citos tirgos mums šis te akciju intensitāte ir stipri mazāk. Citos tirgos viņi ir daudz pēc citādāk formātās, kampaņas ir garākas, bet viņas ir, teiksim, tur arī mazāk dienām gada griezumā. Līdz ar to, ko es skatos, vai mēs dabūjam jauns lietotājs un vai mēs varam augt. Paldies. Tas bija tas, ko man vajadzēja dzirdēt. Ļoti labi, paldies. Varbūt arī vari padalīties, kas ir bijuši kaut kādi tādi sāpīgākie lēmumi arī. Droši vien pie šī mainās, ja tur vide mainās, šī minēja, tur no mazāk e-komercija, tad fiziskais, tad kā e-komercija gribās dabūt augšā. Kas ir bijuši kaut kādi tādi sāpīgākie lēmumi šajā laikā, kas ir bijuši jāpieņem, lai uzlabotu situāciju? Viennozīmīgi ir... Es domāju, tie sāpīgie lēmumi iekšēji, viņi pārstrāju saistās ar cilvēkiem un saprast, ka kaut kādas kompetences vai kaut kāda zināšanu bāze, vai viņi vairs nav transferējami, vai viņi vairs nav piemērojami tiem jauniem izaugsmes virzieniem. Un šeit, ir bijuši vairāki sāpīgi lēmumi gan iepriekšējos gadus, gan arī šogad, kur mēs saprotam, mums ir jāmaina, kā komandas strādā, mums ir jāmaina, kā komandas domā. Šie lēmumi nekad nav tādi viegli, man personīgi šie ir vissāpīgākie lēmumi. Šīs te komandu izmaiņas, viņas ir notikušas graduāli. Šis arī bija uzstādījums mani pieņemot darbā, ka mūsu uzņēmums nav, teiksim, uzņēmumam salauz mugurkaulu un, kā jūs minēju sākumā, tā izies pozīcija ļoti veselīga. Bet šīs izmaiņas bijušas graduāls, viņas arī turpinās graduāli arī šogad, un mēs veicam izmaiņas komandā šogad, varbūt tas vairāk skar pārdošanas komandu, tas vairāk skar sagādes ķēdes komandu. Šeit droši vien ir tādi sāpīgākie jautājumi, ar ko man kā vadītāji ir jāsaskarās. Un cik sāpīgi ir iekšēji kaut kādas produktu līnijas vai nezinu, atsevišķus produktus, kas ir bijis kādam kāds favorīts, un tagad nesaprotu, šis vai neiedarās jaunajā, vai tā vispār notiekās, ka ir kāds produkts, kas ir ļoti labi ejošs, nebūtu viņš vispār apspriests, bet pieņemsim vidē ejošs, bet viņš neiedarās jaunajā konceptā vai līnijā, labi, kriešana. Šo procesu mēs, man liekas, esam jau šobrīd tā ļoti forši sakārtojuši, tad mēs aprīlī, jo tas arī pieskaņojās, kā strādā fiziskā mazumtirdzniecība. Tev ir konkrēti logi, ka tu vari paziņot par produktu izmaiņām, vai ja tu kaut ko ņem ārā no sortimenta, tas nav tā, ka tu ienāc pieklāvē pie Douglas Darviem, klausies, rītdien mēs to nepārdosim kaut ko, tā kā tevi neuztvers nopietni. Mēs aprīlī diezgan pamatīgi ejam cauri sortimentam, un šis ir varbūt, kur man tā Danone pieredze ļoti daudz palīdzējusi. Mums ir atsevišķa komanda, kas strādā tieši uz kategoriju vadību un sportveļu vadību. Kā mēs ejam cauri SKU līmenī, tas nozīmē, katra
Un, ja es runāju SKU, tas nozīmē, pat ja mēs runājam par 16 dažādiem toņiem šajā te dekoratīvajā kosmētikā, arī tur mēs ejam katram tonītim cauri. Mēs ejam cauri SKU līmenī, mēs skatāmies fundamentāli 3 lietas. Pirmkārt, vai šīs produkts aug. Otrs, cik viņš ir absolūti liels portfelī. Aug vai krīt, bet cik viņš ir liels. Šī te pienesums apgrozījumā. Un trešais ir produkta šīs te maržas kontribūcija. Vēl pastarpināt mēs skatāmies, vai tur ir kaut kāda tirgus specifika citreiz, bet pārsvarā šie ir 3. Un no šī mēs izvērtējam, kas, tātad, ja produkts ir liels un iespējams viņš tur krīt, maržas kontribūcija ir labi domājam, kā mēs viņu, teiksim, kas tur nestrādā, teiksim, uz pārdošanu. Ja mēs redzam, ka produkts ir liels, aug, bet maržas kontribūcija ir maza, mums ir ziepes pēc 2 gadiem, ja šis produkts kļūs vēl lielāks. Ko mēs darām ar cenu vai ko mēs darām ar formulas pārstrādi vai ar iepakojumu. To mēs darām katru gadu, to mēs izējām cauri aprīlī, mums ir ļoti skaidrs saraksts ar... Spētīgs audits iekšēji. Mums ir, bet tas nav, teiksim tā, ka es saku, ka šis tāds tur teksta grāmatas piemērs, bet mēs to realitāti ar ikdienā darām un ar plašā komandu izējām cauri, un mums ir diezgan garš saraksts. Šogad mēs izņēmām 26 produktus ārā. Pagājušajā gadā es tev negribu samānīties, cik, bet arī tie bija stabili pie 20 varētu būt. Tāpat laikā mēs skatāmies, ko mēs liekam iekšā. Un tas ir tāds visu laiku tāds dinamisks process. To delistingu saucamo daļu, ko mēs ņemam ārā, to mēs pielamjam vienreiz, jo retaileru tas loks ir jārespektē. Šīs te listēšanas, jeb pat vairāk inovāciju plāns, tas gan mums ir dinamiskāks. Mēs uz kvartāla bāzes paskatām, kas notiek kategorijā, trendos, vai tie trendi ir īstermiņa, ilgtermiņa. Un vai mums tur ir pretī piedāvājums, vai mums vajag tur pretī piedāvājumu, vai tur ir bizneskeis. Un tad mēs izvēlamies, kuras idejas mēs virzam uz bizneskeisiem. Ok, ļoti labi, paldies. Un pastāst arī lūdzu, kā ir Madara Cosmetics ietekmējis šo 2 zīmolu pārdošanu, kas bija Mossa un Selfnamed. Vai šiem jauniem īpašniekiem izdodas audzēt pārdošanas apjomus, kurus ražot pie jums, un kāds ir tas iekšējā sajūta? Vai ir tā, ka kā bija teiks, ka nofokusēt resursus, un tad tie, kas tur tur bija, tagad mēs varam strādāt, ja? Tā mēs jokoju, protams, ja? Kādas ir bijušas tās lielākās ietekmes? Kāpēc teicu, man Madara ir bijusi interesantākā pieredze, jo šie bija man tādi pirmie 2 M&A gadījumi, kur es stāvēju, teiksim, tāds divestments, bet es stāvēju blakus, teiksim, Danonais bija pastarpināt tāds gala saņēmējs, tad šeit es stāvēju blakus un vadīju projektu, un bija iekšā, līdz ar to tas bija ļoti, ļoti interesants. Manuprāt, ja skatos no visām 3 pusēm, no pircēju, pārdevēju un investoriem, jeb akcionāriem, tāds win-win-win solution, jeb risinājums. Ja skatāmies uz Mosu, mēs pārdevām zīmolu. Tas bija zīmols, un es negribu melot, bet man liekas, Latvijas vēsturē varbūt tāds, sevišķi šajā industrijā viennozīmīgs varētu būt lielākais darījums par zīmolu pārdošanu, kur tev nav taustāmie šeit aktīvi apakšā. Tu pārdod zīmolu un atgriežoties pie šī impulsa emocijām, ko mēs uzbūvējam par un ap zīmolu. Tā kā mēs pārdevām par 4 miljoniem, manuprāt, ļoti iespējīga summa. Un zinu, ka šobrīd Soma ļoti aktīvi strādā šo zīmolu tālāk attīstīt, jo vairāk Skandināvijas reģionā, mazāk mēs izjūtam Latvijā, tur mēs neredzam lielu izaugsmi. Un otrs, Selfname mēs pārdevām uzņēmumu. Šis te Cosmetic Nord, tur gan mēs pārdevām meitu menedžmentam. Un šis arī bija, man liekas, absolūti pareizs lēmums. Kā es uz šo skatos, ja iepriekš Madara tur 10 gadus atpakaļ uz kontraktu ražošanu strādāja, tad ražojot kādam citam produktus, tā ļoti klasiski braucot uz izstādēm, mēģinot dabūt tur līgumus un tā tālāk, tad Selfname šo izdara ļoti mūsdienīgā formā mums caur šo te white label produktu. Un mēs kā ražotājs no tā tikai iegūstam. Šobrīd mēs redzam, ka Selfnames ļoti strauji aug, bet šis ir varbūt cits podcasts citiem cilvēkiem. Bet, manuprāt, viennozīmīgi Selfnames dara pareizās lietas, un mēs redzam arī tādu pozitīvu ietekmi uz Madaru. Protams, ir šie te like for like, jeb salīdzinājumi rezultāti, kas ietekmē tur, burtiski 2 periodus. No H2 jau mēs šo salīdzinājumu vairs pat neredzēsim. Tad tas īstermiņā, protams, tur bija tāda ietekme, bet tāpēc mēs tik ļoti liekam tos disklēmērus, ka mums jāapstās uz to fundamentālo biznesu apakšā. Un tad, manuprāt, šie ir bijuši ļoti 2 pareizi, veiksmīgi lēmumi, kas ir ļāvuši mums fokusēties, turpināt augt ilgtermiņā un arī šīm 3 pusēm strādāt veiksmīgi. Un par šiem skaidrs, un varbūt
Es arī, protams, gatavoties šai sarunai, jā, es gan tur noklausījos pēdējo webināru, gan pārskatīju, jā, un arī iepriekš, gan tur rakstot, un arī lasīju par šiem jūsu, es viņus saucu par eksperimentiem, jā, bet varbūt es nezinu, izaugsmes iniciatīvas vai kaut kādu, var dažādi nosaukt, bet esat visu kaut ko jaunu mēģinājuši, man tas ļoti patīk, ka esat visu kaut ko mēģinājuši, bet varbūt arī pastāstīt, kas nav paši tur iedziļinājušies un nav lasījuši pārskatus vai nosījušies uz webināru, kas ir tas, kur jūs ko esat darījuši, kas ir izdevies, kas nav izdevies un kur spiedīsiet uz priekšu, kur varētu būt šī ziemeļu zvaigznes izaugsme. Kur ir nauda? Tam, kā mēs pieejam stratēģijas, varbūt Maderai iekšēji ir, ka mēs nodefinējam, kas ir tās lietas, kur mēs esam šobrīd jau lieli un kur mums vajadzētu turpināt augt, kur mēs esam veiksmīgi. Mēs tur angliski definējam stratēģiju, tad mums ir šis te win where we are, tāds grozs. Un otrs grozs, ko mēs saucam par eksperimentu grozu, jeb angliski tā kā seed for the future, jeb sējam nākotnē. Un tad, ja mēs skatāmies uz šo esošo grozu, tad tā mantra ir viena un tā pati jaunlietotāja piesaiste un pārorientēšanās uz šiem te lielajiem reģionālajiem spēlētājiem mazumtirdzniecībā. Ja mēs skatāmies uz šo te otru grozu, man liekas, viņš ir ārkārtīgi svarīgs, ja kuram uzņēmumam definējot 2-3 gadu stratēģiju. Ārpus 2-3 gadiem īpaši neticu stratēģijai, jo vide konstanti mainās, cevišķi mūsu vidē, un man liekas, Covid skarš to lieliski pierādīja. Šobrīd arī ļoti strauja attīstība, kas attiecās uz rīkiem, kā mēs strādājam, ārkārtīgi mainās. Līdz ar to mēs definējam šo stratēģiju 3 gadu perspektīvā, un katru gadu viņu pārskatām, patiesībā 2 gadā pārskatām, vai ir mainījušās kaut kādas realitātes pieņēmumi. Un tad, mēs nodefinējam vairākus eksperimentus jau pagājušo gadu. Tie bija, viens bija šajā jauno lietotāju piesaistē, kur mēs redzam jaunus kanālus, jaunas valstis. Un tie ir 2 dažādi jēdzieni, jo valsts nozīmē, mēs ejam pilnīgi citā geogrāfijā, ar pilnīgi citu mentalitāti, vajadzību pēc kosmētikas, tradīcijām un tā tālāk, pilnīgi citu konkurenci. Jauni kanāli nozīmē potenciāli pilnīgi jaunu lietotāju segmentu, kur mēs neesam. Un, teiksim, šeit atkal runāt par eksperimentiem, tad eksperimentējām ASV, eksperimentējām Spānijā. ASV mēs sapratām ir ārkārtīgi dārgi. Bez ASV mēs neturpināsim nākotnē Madera augt. ASV ir otra lielākā patērētāju nācija kosmētikas industrijā. Mēs skatāmies par capita to pirkumu grozu, tad viņš ir otrs lielākais, pirmais ir Kanāda. Tā kā ASV noteikti atgriezīsies uz kartas, jautājums ir īstermiņš pret ilgtermiņu. Man arī īstermiņā ir jānodrošina, ka mēs spējam strādāt ar šo te 2 ciparu maržu. Spānija mums 3-karšojās, mēs sapratām, ka šeit mēs varam lietu vēl klāt, spiest pedāli, tādiem vārdiem runājot. Par kanāliem runājot, liels darbs ir bijis TikTok, kā mēs sākotnēji teicām, paralēli ejam TikToks ASV UK, sapratām, prasa baigo resursu, baigo laiku, tad mēs nofokusējamies labi. Izdaram UK, saprotam, kā strādā UK. ASV tajā laikā atkal mainās realitāte. Tajā brīdī, kad mēs diskutējam, neiet, sākās diskusijas par to, vai TikTokam aizlies SSD ASV vai nedēļ visas Singapūras un Ķīnas tur attiecībām. Tagad to nopauzējam atkal un tagad pielāgojamies realitātei. Šo mēs redzam, ka mēs nonākam pie tāda peļņas zaudējuma 0 punkta Q4 super. Tad tas ir pilnīgi jauns kanāls, kurā Madara ir. Mēs strādājam pēc pilnīgi citiem spēles noteikumiem, ar pilnīgi citu auditoriju. Un principā UK, kas mums nekad nav bijis tādā reģionālā ziņā tāds milzīgs tirgus. Tā kā potenciāli piekļuva vienam lielam milzīgam tirgum Eiropas kontinentā. Un tad vēl runājot par tādiem eksperimentiem, tad tas vienmēr bijis tādā Madaras DNA skatīties, kas ir vēl ārpus Madaras zīmola, jo ir kaut kāda tāds, es stāstīju par to nenormālo fragmentētību, ir daudzas nišas, kur mēs redzam, tas pats veiksmes stāsts Premprometics, kur viņš ir noticis vienā tirgu, ļoti, ļoti šaurā specifiskā nišā, ar ļoti tādu spēcīgu pozicionējumu, teiksim, fokusēties tiešām tur ar sievietēm, jau kas ir tādā brieduma vecumā, ar nobriedušāku ādu, un tad, teiksim, paņemot arī šo pēc onkoloģijas ceļa pieredzi. Un tur mēs redzam, ka šie zīmoli, un šī Premprometics, man liekas, spilgts Latvijā, piemērs šādus mēs esam redzējuši gan Vācijā, gan UK, daļai caur self-name prizmu, un paņemot ļoti specifisku nišu, principā ieejot tādā absolūti lielā tirgu, ir šis te hokeja stick, jeb hokeja nūjas efekts, ko mēs redzam. Vai viņš ir ilgtermiņā sustainable, nezinu, īstermiņā viennozīmīgi. Un šis bija iemesls, kāpēc mēs arī redzējām
eksperimentējam caur BrandLab Cosmetics, ko mēs nodibinājām atsevišķi, pilnīgi atkal cits kompetences, ejam tikai un vienīgi caur UK, US pārsvarā. Man liekas, daži projekti arī Vācijā testējam ļoti, ļoti specifiskus produktus, skatāmies, nesanāk šis ekonomiskais modelis lietotāju piesaistē. Īstermiņā nesanāca. Es nesaku, ka mēs pie šī neatgriežamies atkal īstermiņš pret ilgtermiņu, lai mēs atgrieztos pie tādas īstermiņā vēlamas peļņas maržas. Šo mēs iepauzējam šobrīd un neturpinam. Man patīk šie eksperimenti, tie ir ļoti kāds sanāk. Bez viņiem arī īsti nevar, jo, ja tu nemēģini kā citādāk, tad jautājums, kas notiks pēc 2-3 gadiem, jo tā industrija konstanti mainās. Tas inovāciju cikls, viņš ir ārkārtīgi strauji, gan modes industrijā, apģērba industrijā, gan kosmētikas industrijā. Tā kā citādāk nevar, tad nav tā kā ceļš uz priekšu. Principā jautājums, vai šis uzņēmums pastāv vēl pēc 2-3 gadiem, ja nenotiek šī konstanta jaunu kanālu, tirgu, segmentu produktu meklēšana. Un tad, ja es drīkstu atbildēt uz vienu savu nākamo jautājumu, tad kurš šobrīd redzat nākotnes izaugsmi gan apgrozījumā, gan peļņā, tad es tā noprotu, ka tas ir, protams, tas ir arī fiziskās lokācijas, bet e-komercija un lietotājs TikTok, tur, kur ir dzīvo uzmanība, vai ne? Tur arī ir potenciāls šīm lielākajiem pieaugumiem nākotnē. Jā, viennozīmīgi redzams ar e-komerciju. Ar e-komerciju saprot pat plašāk, tās ir arī trešās puses. Jo galu galā, kur tas patērētājs mūs nopērk, vai viņš mūs nopērk Zalando, Amazonā, tik tā kā Cult Beauty, kas ir vislielie spēlētāji, Douglas Online vai, milzīga spēle ķēde Drunī, ir potenciāli ārpus, teiksim, Eiropas. Mums skatām vēl daudz dažādu veidu platformas, kas ir tur citos vispār geogrāfiskajos reģionos, bet viņi pārstāv ir e-komercijā bāzēti. To, ko mēs redzam uz šiem veiksmes stāstiem, kas ir bijuši jau Vācijā, augam 2 cipars, Spānijā, vairāk kārtīgi, Francijā. Šajos tirgos, ja mēs izdarām labu darbu e-komercijā, mums tā fiziskā distribūcija nāk organiski. Un mums atslēdzās durvis runāt ar lielajām ķēdēm, un mēs šobrīd varam noturēt sarunas pie galda ar ķēdēm, kuras pat mūs vispār ignorēja pirms 3 gadiem. Un tas, man liekas, ir tāds milzīgs panākums, ka darot pareizās lietas e-komercijā, tad mēs nonākam arī pie fiziskās distribūcijas, kas ir tāds kredibilitātes punkts zīmolam, jo beigās tā kā ir arī ļoti svarīga šī fiziskā saskara ar produktu mūsu industrijā. Un nākamais jautājums bija tāds par rādītājiem, kam tu kā uzņēmuma vadītāji sako līdzi ikdienā, bet varbūt var sastiet ar vēl vienu kopā tādu, ka raugoties no investoru skatu punkta, kādiem rādītājiem tu ieteiktu investoriem sekot līdzi, kas būs tie, kas tā kā norādīs uz to, cik labi iet, un jo viena lieta ir, kur atnāk kāds investors no malas, kas ir citādāks nozares, vai viņš ir iedomājis, ka šis rādītājs ir svarīgākais, vai tāds, vai tikai sausi paskatās tur vienu peļņas maržu, bet kas būtu tie, kuriem tu ieteiktu un sekot līdzi, un kuri parādīs to ainu labāk, izprotamāk? Tā mana ikdienas, teiksim, grupa, ar ko es strādāju rādītājiem, viennozīmīgi tas ir apgrozījums. Es, protams, viņu skatos daudz granuālāk. Un mūsu gadījumā arī ir 2 lietas - apgrozījums procentuāli un apgrozījums absolūti, kam es ļoti skatījos granuāli līdzi. Un viennozīmīgi tā ir EBITDA. Tas, man liekas, ir tāds divi higienas faktori, kam gan es sekoju līdzi, gan, protams, arī kam investori seko un kam ir jāseko līdzi. Jo pēc tam tā vidusdaļas distribūcija, kas attiecās tur no bruto maržas līdz pēc tam operatīviem izdevumiem un tā tālāk, viņas ir ļoti atšķirties atkarībā no industrijas vai pat produktu segmentu, kurā mēs esam. Bet atgriežoties varbūt pie tā, ko es teicu, ka mēs kā investori sekot līdzi, un kam es sekoju līdzi arī, kāpēc es investēju Danonā, kāpēc man ir Danona akcijas. Un man viņas jau ir labu laiku, jau gadus 10 esmu aktīvs, tā kā es arī piepērku klāt to portfeli, bet kāpēc es skatos, tā kā fundamentāli, vai šis uzņēmums vēl būs pēc 5, 10, 15 gadiem un kur viņš būs. Un, teiksim, ja skatos tādu atkal salīdzinājumu ar tādu savu iepriekšu uzņēmumu, es zinu, tā ir pārtikas nozara, kas vienmēr būs vajadzīga. Es zinu, ka tie ir veselīgi produkti, respektīvi tas iet tā kā līdzi tam, kur virzās patērētāja pieprasījums.
Un īstermiņā es piedzīvoju, jā, Danonam akcijas cenu nostaigājot no, nezinu, 70 eiro līdz 50 eiro, pat kaut kur nokritās uz 40, es atceros vienā periodā, un tad atkal tagad šobrīd, man liekas, ir stipri augšā. Un Madaras kontekstā es skatītos no investoru perspektīvas vai vadība, vai es, kad es stāstu par šiem izaugsmes virzieniem, kur mēs investējam, vai viņi ir jēgpilni, vai viņi būs jēgpilni pēc 3-5 gadiem. Un tas, manuprāt, ir tāds labākais atskaites punkts, vai uzņēmuma vadība redz, kur uzņēmums augs nākamos periodus un augs straujāk nekā to dara industrija. Jā, tas arī ir šodienas mērķis, ja man tevi parunāties tā, lai es un pārējie investori tad ieraudzītu, vai ne? Bet viena lieta, ko es gribēju, ļoti paldies, ko tu man atbildēji, es gribēju pajautāt par dividendēm, ka šogad diezgan daudz nopriecājās par lielajām dividendēm. Es gribēju pajautāt, vai es tā uzreiz ātrumā neatrodu, vai ir apstiprināta dividendu politika Madarai, ja nē, un vai tas plānojās. Un labi, pēc tam nākamais jautājums par nākotnes dividendēm. Pirms es atbildu par dividendēm, tad lielā dividenda ir lielā mērā pateicoties vienam lielam eksperimentam, kas ir Mosa. Un, teiksim, šeit mēs atkal redzējām, uzņēmums spēja, tad, ja mēs paskatāmies 10 gadu griezumā, radīt zīmolu, kas ir vērts 4 miljoni, un tad investoriem bija ļoti tieši atdeve no šiem eksperimentiem. Ilgtermiņā, ja mēs skatītos katru gadu Mosai atsevišķi, droši vien tur tā bilde būtu dažāda. Bet, atgriežoties pie dividendēm, mums nav tāds ļoti nostrukturizētas politikas, bet uzņēmums vienmēr ir maksājis dividendus, un tas ir tas, kā uzņēmums ir strādājis kopš kotējās biržā. Un tas arī ir mērķis, vai teiksim, tas uzstādījums, ar kur mēs ejam uz priekšu, cik daudz un kā tas, protams, ir atkarīgs no konkrētā finanšu perioda snieguma un rezultātiem. Un to mēs izvērtējam, tad valdes kontekstā, cik mēs ejam, neejam agresīvi ar dividendu izmaksu, bet tā kā uz priekšdienām arī plānojam. Dividendus nākotnē var plānot, bet es vienkārši gribu tādu nelielu piezīmīt, varbūt nav tik daudz jautājumus, kas gribu nokomentēt, bet man arī viens sekotājs rakstīja kādā no sociālām platformām, viņš saka, jā, bet ir viss lieliski, ka tik lielu dividendu saņēma. Un man bieži vien rodās sajūta, ka varbūt cilvēki sagaida to, ka tagad bija liela, ka tas ir new normal un tas turpināsies un tikai augs. Bet visticamāk jau, es nezinu, kam ir jānotiek, lai nākamgad būtu tikpat liela dividenda, kā šogad bija. Tas varbūt... Šeit es nekādas projekcijas uz nākotni noteikti nedošu, bet skaidrs, ka tas ir katra gada snieguma ietvaros. Mēs izvērtējam, kāda ir šī realitāte. Un es to viennozīmīgi piekrītu, ka, teiksim, bet tas ir varbūt tā filozofiski skatīties, tāds naivums pieņemt, jebkamī, ja kaut kas ir bijis pagātnē, ka tas turpināsies nākotnē, mēs, protams, varam projicēt un izdarīt pieņēmumus, bet šeit varbūt bez konkrētiem solījumiem. Jā, nedrīkst vienkārši, nevis tas, ka Gunta izvairās, bet tāpēc, ka, ja grib dot kaut kādas prognozes, to vajag izziņot, tā vienkārši izglītojot mūsu klausītājs, vai to vajag izziņot biržas paziņojumā, un tā, lai visiem ir vienlaicīgi pieeja, un te nevar stāstīt neko tādu, ko nevar stāstīt. Un vēl es gribēju pajautāt, cik aktīvi ir mazie akcionāri, cik daudz viņi piedalās gan akcionāru sapulcēs, iesūta jautājumus uz webināriem, kā jūs jūtat viņu iesaisti? Vai sūta priekšlikumus? Šis gan ir labais, vai šim mazliet to vajadzētu? Kopumā tā aktivitāte ir diezgan zema. Ja teiktu, skatoties kopēju akcionāru to skaitu. Mums arī ir jārēķinās, ka Nasdaq First North, tas ir tāds kopumā jau, tā likviditāte un aktivitāte ir, ja paskatās, viņi ir diezgan zema. To sakot, uz webināriem konstanti pievienojās ap 20 akcionāriem, ik pa laikam pa kādam jautājumam atnāk teikt, ka šī ir ļoti aktīva tāda komūna, es nevarētu teikt, bet kopumā es redzu, ka lojāli un, teiksim, privāti, kur man sanāk varbūt saskarties ar cilvēkiem, kas pasaka, es arī esmu akcionārs, un tad drīzāk tāda emocionāla piesaist. Jā, bet tāda ļoti teikt, ka šis ir tāds ļoti aktīvs akcionāru kopums, es nevarētu teikt, ne. Un kā izdodas cik labi klienti ir akcionāri? Vai to jūs arī mērat vai nē, vai tā ir būtiska sadaļa vai nē? Šo mēs konkrēti nesam mērījuši, labs punkts, varētu paskatīties, bet... Jā, cik atkal tas ir vairāk tā subjektīvi runājot pāris, tad zinu, ka viennozīmīgi gaida šo te mūsu lojalitātes programmu, ko ļoti novērtē. Mēs esam mazgājuši gan no 2 mazākiem sūtījumiem uz 1, bet noteikti šo arī tā kā turpinām un atstām, jo es zinu tiešām, ka šo gaida. Jā. Bet es tāpat arī zinu, ka atkal šis ir subjektīvi, man nav datu, bet es zinu, ka mūsu akcionāri ir mūsu klienti. Līdz ar to tad... Es vienīgais varu padalīties, manuprāt, mēs kaut kādu
bijām runājuši arī ar viršu vadītāju Jāni, un viņiem arī ir diezgan plaša šī akcionāra bāze, šī lojalitātes programma, un tur es biju tieši jautājums par to, cik viņi ir izdevīgi, ka viņiem tādas tur lielas atlaides vai vēl kaut kas, un viņi tāpatās ir izdevīgi, bet lielais pienesums ir tas, ka viņi ir diezgan spēcīgi vēstneši uzņēmumam, ar savu visu to iegūmu, tad viņi arī nekautrējās citiem pastāstīt. Un, es varbūt aicinātu vēl vairāk to pamēģināt izmantot, kā motivēt, lai viņi ir vienlaicīgi gan klienti, varbūt tur mazāka marža sanāk, bet viņi būs klienti, viņi būs regulārie klienti, viņi būs vēstneši un reklāmas stabi staigājoši. Pamēģināt, nezinu, varbūt nav, es nezinu, bet varbūt sanāk. Mēs neesam tādā ļoti atsevišķā segmentā. Šis nav bijis tāds prioritārs, ko mēs uzstrādājam. Tas viennozīmīgi bijis vairāk tā, ka mēs uzturam tā kā atvērtu komunikāciju, šī arī lojalitātes dāvana, kas ir mūsu akcionāriem. Bet parunāšu ar Jāni, kurš biedrs. Ļoti labi, jā. Un starp citu, es vēl tikko tā iedomājos, ka īstenībā jums vēl ir tā privilēģija, un tajā pašā laikā tā arī ir kaut kādā mērā arī atbildība, kur jūsu starts, Madara kosmetikas starts biržā, tas bija tāds, varētu teikt, pēdējo laiku, pēdējo gadu tāds īstenībā viens no tiem spilgtākiem notikumiem, kuri atkal cilvēkus pievērsa tomēr tai biržai. Ja pirms tam iepriekšējais bijis kaut kur tur vēl pirms cik gadiem bija Hansa Matrix, kas tāds nav uz retail orientēts un cilvēki varbūt nesaprot, ko viņi tur darīja. Un tad, manuprāt, pēdējais bija bijis tur vēl pirms lielās krīzes. Un tad līdz ar to tādā ziņā atbildība pret tiem, kas ir iegājuši toreiz tajā 17, 18, nekad nevar atcerēties precīzi. 17. gadā. Ar to, un tad, gan liela iespēja, gan kaut kāda atbildība. Jā, viennozīmīgi, un es tev pilnīgi piekrītu arī tāda, kur mēs redzam emocionāli un arī produktu līmenī ļoti lojāla bāze, par ko man ir milzīgs prieks. Šī nav tāda nejauša garām gāja zīmolam. Jā. Es varu piekrist, protams, saprotu arī, kas ir šie ilgtermiņa akcionāri, un ļoti rezonējis ir gan stāsts, vērtības kopā, kā šis viss izskatās, un tas, protams, ir bijis trāpīts ļoti veiksmīgi. Un, pat neveiksmīgi, tas tomēr nav viens veiksmes faktors, tas ir ilgu gadu darbs, un tas ir izdevies. Viena lieta, ko es gribēju arī vēl pajautāt, ir par par lojalitātes programmu mēs jau izrunājām, bet vēl gribēju pajautāt par to, vai ir Madara Kosmetikas arī opciju programma, domājot par darbiniekiem un tādā veidā motivējot papildus strādāt uz rezultātu. Jā, mums ir atslēgas darbinieki, kuriem ir piešķirts opcijas šādā veidā arī motivējot. Arī man pašai ir motivācija kā uzņēmuma vadītājai, daļēji caur uzņēmuma šo te equity. Līdz ar to, šo mēs izmantojam kā tādu, tas nav visiem darbiniekiem, bet atslēgas darbiniekiem šo mēs izmantojam kā papildus motivātoru. Ļoti labi, prieks dzirdēt, tas ir svarīgi. Esot vienā laivā, attiecīgi ar mazajiem akcionāriem, visiem akcionāriem. Ja? Un varbūt vēl tāds pēdējais jautājums, ko man gribēs tev pajautāt, ir skaidrs, ka ir tādas. Ir šie, īstermiņa plāni, ja tu minēji stratēģija ilgāk par 2-3 gadiem, tas varbūt visu laiku ir jāmaina viņam vai jāatjauno, bet ja būtu tā jāpadomā, un es zinu, ka nevar dot arī tur nākotnes prognozes un to visu, bet ja būtu jāpamēģina izsapaņot, kāda varētu būt, Madara Kosmetikas pēc 5, 10 vai 15 gadiem, kā tas varētu izskatīties? Tas, ko es redzu, un šeit es nerunāšu par cipariem, es vairāk runāšu par fundamentiem. Un, kā es minēju, man liekas, kas ir būtiski skatīties, vai mēs spēlējam tādā jēgpilnā ilgtermiņā. Un, ja skatos no šāda aspekta, vai kosmētika būs vajadzīga pēc 15-20 gadiem, vai būs vajadzīga ētiskāka, labāka, gudrāka, inovatīvāka kosmētika, tas ir tas, ko mēs darām. Paralēli šim skatoties, tā kā konstanti investējot produktos, formulās, tajās, lai viņi ir izcili. Un šo mēs arī redzam caur self-named, un arī caur mūsu, arī viņi reportē, ka viņu klientu lojalitāte ir stipri augstāka, ja tie ir Madaras produkti. Madaras izstrādātie produkti. Līdz ar to mēs zinām, ka mēs darām kaut ko pareizi kā produktu formulu izstrādātājs, lai šie klienti novērtētu kvalitāti. Līdz ar to, no tādas
vai mūsu produkts būs jēgpilns vēl pēc 5-10 gadiem, es esmu viennozīmīgi pārliecināta, ka jā. Paralēli tam skatoties, kur mēs kā Madaras zīmolu, un tam liekas ir būtiski noderīgi gan Madara kā ražotājs, gan Madara kā zīmols. Un līdz ar to kā ražotājs es redzu, ka šis ir mūsu tā kā muskulis vai spēks, ka mēs izstrādājam paši savas formulas, un mēs zinām, ka virs industrijas vidējā nodrošina lojalitāti. Ja mēs runājam par Madaras zīmolu, mēs ļoti daudz pēdējos 2 gadus esam strādājuši pie tāda zīmola pozicionējuma uzasināšanas. Tu pats minēji, tas produktu klāsts ir plašs, un tajā pat laikā atgriežoties Madara Organic Skincare, tas bija kaut kas inovatīvs pirms gadiem 20, bet šobrīd katrs otrais nodarbojas ar kaut kā organiski vai bio vai clean, tīra produktu ražošanu. Līdz ar to tas Madaras pozicionējums ir vairāk, kā mēs izaicinām šo konvencionālo spēlētāju. Kā mēs pasakām, ka šo pašu var izdarīt nekaitējot patērētājiem, nekaitējot vidē, bet efektīvāk. Tā kā pierādot tā kā in vivo un vitro testos, kas ir gan laboratorijā, gan uz cilvēku ādām. Un šo mēs jau esam, mums ir tāds jau šobrīd produktu trio, kas ir izlaists augšā, un kur mēs redzam, mums ir tā kā ļoti labi pārdošanas rezultāti, kur mēs redzam, ka šis ir tas nākotnes stāsts, ar ko mēs pavēršam, kā Madara izaicina industriju kā tādu, kā darīt lietas, kāpēc iepakojumiem ir jābūt no stikla un no plasmas, kāpēc tā ir luksus definīcija, ja tas pēc būtības ir tā kā visvairāk tā kā unsustainable risinājums, kāds ir. Līdz ar to tā arī Madaras pozīcija ir, ka mēs redzot, ka mēs varam būt šis industrijas tāds neērtais spēlētājs, jeb izaicinātājs, kāds ar to mēs atrodam šo savu jēgu, kāpēc mēs pastāvēsim vēl pēc 5 un 10 gadiem un turpināsim to darīt ar esot un spēlējot. Līdz ar to, jā, es redzu, ka tas ir noteikti tāds nenogurstošs darbs pie jēgpilnām investīcijām, pie tā, ka mēs attīstamies kā ražotājs, ka mēs attīstam savu laboratoriju, attīstam savus cilvēkus, un paralēli Madaras kontekstā skatāmies, kur ir šie jaunie izaugsmes kanāli, kur pārvietojas, kur migrē patērētājs. Jo visticamāk, pēc gadiem 10 mēs runāsim vēl par kanāliem, par kuriem mēs pat šodien neesam iedomājušies, un līdz ar to tas mans darbs ir ar komandu saprast nākamgad, vai TikToks UK vēl joprojām ir aktuāls, varbūt tas vairs nebūs aktuāls, un varbūt mēs runāsim jau par nākamo marketplace, es nezinu, kaut kur tuvajos austrumos, piemēram. Lūk. Marketplace iekš ChatGPT, jā? Piemēram. Kā, jā. Un, bet vēl tāds pavisam jautājums, ko es iedomājos ar pirms kaut kādiem daudziem gadiem, man liekas, tas bija arī jautājums, man liekas, jau to Uldim varbūt. Un, vai kādā no mūsu tikšanām, kāds mūsu klausītājs bija, lasītājs bija jautājis, un toreiz nebija, bet šobrīd ir arī vīriešu produktu līnija, vai ne? Ir. Un kā tā iet? Vīriešu produktu līnija aug, mēs viņu ielaidām pagājušo gadu, līdz ar to tur gluži loģiski ir izaugsme. Kopumā ļoti pozitīvs sentiments no tirgus. Teikt, ka šis ir fokus, mēs nevarētu teikt. Kopumā vīriešu segments ir ļoti, ļoti maziņš, bet viņš ir augošs. Līdz ar to tāpēc mēs arī iestartējam ar vīriešu produktiem. Bet tā industrija, kā jau minēju, viņa ir tik tāda mainīga. Mēs šobrīd redzam, ka ir paralēlais segments, kas ir šie jau tādi hibrīdi un unisex produkti un zīmoli arī tostarp, kas dzimst. Līdz ar to, jā, šis noteikti mēs neredzam, ka pārskatāmā nākotnē būs tāds liels jājams ir tieši Madaras zīmolam, bet šis ir noteikti apakšsegments, kurš aug. Jā, ok, forši prieks dzirdēt. Labi, es laikam teikšu lielu paldies, es ļoti daudz ko noskaidrojis jaunu, es ceru, ka arī klausītāji, skatītāji ir noskaidrojuši, uzzinājuši, iepazinuši vairāk uzņēmumu vadītāju Guntu, un liels paldies, ka atnāci, padalījies ar visu. Paldies, ka uzaicināji, paldies par jautājumiem un sarumu. Paldies arī jums, skatītāji, klausītāji, un tiekamies nākamajās epizodēs. Visu labu!